blockchainiem, bet, ko es arī gribu pateikt, ir tāds risks, neliels, protams, par ko arī Vitaļik Buterin teica, ka varbūt ka nākotnē vairs nebūs tik aktuāli visi šie Layer 2 risinājumi, jo paši Ethereum gatavo tādu, neatceros nosaukumu, Snarks laikam, vai kaut kāda jauna tehnoloģija, kur visi šie transakcija būs it kā Layer 2, bet paša iekšā Ethereumā. Tad vispār nevajadzēs jaunie Layer 2 tīkli. Un kā arī Vitaļik Buterin minēja, ka viņš vairs neatbalstīs jaunus Layer 2 blockchainus sakot no nākamgada. Tie, kuri tagad jau izstrādā, vai viņiem ir vismaz testnēta, tad tos viņš vēl atbalstīs ar savu Ethereum, bet vairāk, ka ne. Tas ir tāds maziņš risks, ka, ja nebūs aktuāli Layer 2 tīkli, tad arī visi šie Layer 2 blockchaina tokeni arī nebūs aktuāli. Tad ir jāpaņem ātri profits un nevajag gaidīt $10 arbitrumam, bet ja investē pie 50 centiem, tad jau sākt fiksēt profitu pie dolāra, pie 2x un ik pa 20-30 centiem, ik pa 20-30% uz augšu pa daļām ņemt ārā peļņu.